mums ir online webinārs. Klusums. Sveiciens. Jā, tātad šodien, kas mēs esam, man sauc Artūrs, Ferti Finance pārstāvis, tad mums ir Kaspars Barons no Connect Faktora, tad mums ir Severīns Valpēters no Novity. Tie ir divas finanšu iestādes, kas šodien mums stāstīs gudras lietas par finansēm, un tad mums ir pieslēgušies vairāki uzņēmēji, un tad šodien var uzdot jautājumus, un mums būs tāda paneļdiskusija. Mums uzdevums uzdot daudz foršus un proaktīvus jautājumus finanšu iestādēm, un tad mums Kaspars ar Severīnu atbildēs uz viņiem. Jā, zini, ka mums ir Mihails pieslēdies, kas nekustamā īpašuma attīstītājs. Mihail, čau. Mihail, mēs tev nedzirdam. Mihails. Tagad dzirdat? Jā, tagad jā. Jā. Nu tā kā mēs sākam, tad nošērošu prezentāciju, un tad mēs sākam. Tā. Kristap, tu saki, kā tur izskatās, ja? Ok. Tā. Aiziet. Tātad mums ir webinārs 90 minūtes, un šodien mēs runāsim par to, ka ir dažādi kredītprodukti, un mūsu pieredze rāda, ka tas uzskats ir tāds, ka uzņēmēja uzdevums ir attīstīt uzņēmumu un pelnīt naudu. Un viņam nav jāzina visi finanšu produkti, viņu nosacījumi un specifiski jāzina, ko atšķirās DSCRs no debitebidas un ka faktorings varbūt arī ar regresu, piemēram. Ja? Tāpēc mums ir finanšu iestādes un forši cilvēki apkārt, kas to labi zina un pārzina. Ja? Un tad es šodien moderēšu šo webināru. Man sauc Artūrs Gisārijs, esmu Ferti Finance dibinātājs. Mums pietiekami liela pieredze, ar ko padalīties ar jums šodien šajā sarunā. Tad mums ir vienošanās vienmēr ar visiem webināriem, pirms mēs sākam. Pirmkārt, tas tiek ierakstīts, un tas pēc tam YouTube'ā būs pieejams tiem visiem cilvēkiem, kas gribēja, bet nevarēja šodien pieslēgties. Šodien mums ir 26. gada 2. jūlijas, relatīvi silts Rīgā. Tāpēc mums ir ieraksts, un tā kā skatāmies, ko mēs sakam online, jo tas viss būs piefiksēts un nekas netiks izgriezts un būs pieejams pēc tam skatīšanā. Jā. Kameras slēdzam klāt, lai varam viens otru redzēt, vieglāk runāt, sadarboties. Aktīvi izmantojam čatu, jautājums var rakstīt čatā, tā būs vieglāk. Esam aktīvi, paņemam savu pildspaules pierakstu kladas. Un tad 5. bloks juristi teica, kā vienmēr uzrakstīt klauzulu, ka mēs neko netirgojam, nepiedāvājam un mēs nedodam finanšu padomus. Tāpēc šī nav juridiskā konsultācija. Vienmēr visas konsultācijas ir privātas un viņi balstās uz jūsu cipariem, uz jūsu finanšu datiem. Un tad 6. mēs turam tempiņu, mēs ejam ātri, un ja čatā ir jautājumi, man kolēģis Kristaps, kas arī uzreiz man parāda rekur jautājumu, tad mēs atbildam uz tiem jautājumiem, kas ir pie šīs tēmas. Plāns mums ir vienkāršs, sākumā ir ievads, ir vienošanās, tad es ieskicēšu kaut kādu lielo bildi par dažādiem produktiem. Un tad Kaspars noprezentēs par Connect Faktoru, ko viņi piedāvā kādus produktus un pastāstīs vairāk par faktoringu un kā viņi var izmantot biznesa izaugsmē. Tad Severīns no Novity Finance pastāstīs, kādus produktus viņi piedāvā un kaut kāds atbildēs uz jautājumiem, ja, tad kuros brīžos kādus kredītus labāk izmantot. Un tam mums būs diskusija. Un tad uzņēmēji varēs uzdot jautājumus un padiskutēt. Mums būs tāda godīga atklāta saruna starp finanšu sektoru un uzņēmējiem, jo godīgi viens bez otra nevar. Tad beigās mums ir jautājumi, kas ir iepriekš iesūtīti. Ok, tad ķeramies vērsim pie ragiem. Tad biznesa var būt ļoti dažādas situācijas. Ne? Un katrai situācijai ir savs produkts. Es domāju, te man kolēģi no industrijas piekritīs, kad, ja tev, piemēram, naudas plūsmas iztrūkums un sezonalitāte, piemēram, kā lauksaimniekiem vai zemnieku saimniecībām, ja, tad tev ir specifisks produkts domāts arī specifiski. Ja, tāpēc, piemēram, tā var būt kredītlīnija vai apgrozamu kredītu produkts. Ja, piemēram, tev ir rēķini, ko tu izraksti klientiem un tev ir pēcapmaksa, tad tur var izmantot faktoringu. Ja tev nav tā, tad tu neizmanto. Es domāju, Kaspar varbūt ir divās vārdos var pateikt, kas ir tas pamatā par faktoringu, tad kuros brīžos ir jēga izmantot faktoringu. Varbūt vienā teikumā. Faktoringa principā ir diezgan daudz par to arī stāstīšu prezentācijā, bet tas primārais, tas galvenais mirklis, kad viņu izmantot, kad vēlaties ātri atbrīvot apgrozāmos līdzekļus, kas ir nosīti, iesaldēti rēķinos.
kad jums vajag jau kaut ko maksāt, bet pieņemsim, debitori maksās jums tikai pēc 30 dienām. Naudu jums vajag šodien. Tad tas ir tas mirklis, kad vislabāk ir izmantot faktoringu. Ok, un tas ir ļoti ātri. Nebankas sektors, alternatīvais finanšu sektors var daždienu laikā noformēt finansējumu. Jā, tieši tā. Ok, super, paldies, Kaspar. Un man, Severīna, arī tev jautājums pie pirmā punkta. Tātad jums ir kredīts, pa lielam tāds ātrs, gan nodrošināts, gan nenodrošināts. Kuros brīžos tad tādu produktu izmantot klientiem? Varbūt divos vārdos var pateikt. Parastais kredīts viņš dara jebkādam mērķim, vai tas ir nekustamā īpašuma iegāde, vai tas ir apgrozāmie līdzekļi, vai tas ir jāsamaksāt piegādātājiem, vai tas ir tehnika iegādāt. Jā, kredīts tādā ziņā ir, principā, viens risinājums vai vairākām vajadzībām. Nav konkrēti mērķi, kuram viņš būtu tikai paredzēts. Ok, super. Paldies tev. Tad mums ir leasingi. Leasingi vidē ir lētāki nekā faktoringi un kredītlīnijas. Tad vajag, ka tehnika tā varbūt kaut kādi John Deere jāpaņem vai kaut kāda busiņa vai mašīna vai kaut kādu ražošanas iekārti. Tad ir atsevišķi produkts kā leasings, kurš tiek izmantots tie tehnikas iegādēji un ir specifiski finanšu iestādes, kas tikai ar leasingu nodarbojas. Arī bankām ir atsevišķi leasinga nodaļas, piemēram, ir bankas, kuras vispār ar leasingiem nedodarbojas. Tad mums ir investīcija kredīts. Tas ir tad, kad tev jānopērk jaunu iekārtu vai jāuzbūvē jauns angārs, jauna ražošana jāpaplašina, un tad tu ej un prasi naudu nevis esošam aktīvam, kas tev ir, bet tu pērci kaut ko jaunu. Tad piektais produkts mums ir nekustama īpašuma attīstība. Ja? Piemēram, mums ir Mihēls arī ar mums klāt, kas attīsta nekustamu īpašumu, un te arī, piemēram, konkrēta situācija, ka tev ir nekustamais un ir bankas un arī platformas, kas finansē un specializējas tieši uz nekustamu īpašumu attīstību, jo viņi saprot, kas tas ir. Piemēram, tie, kas sniedz līzingus, viņi nesaprot, kas nekustama īpašuma attīstība, un uz otru pusi. Ja? Un tas ir tas piektais produkts, kas tiek izmantots tad, kad tev ir zemes gabals un tev jāuzbūvē kaut kas. Tad nākamais brīdis, kad varētu būt tev nepieciešams kaut kāds bridge financing, tad, kad tev vajag ātri finansējumu un tu aizgāji uz banku, un viņi pasaka, ok, kamēr jau atvērsiet kontu, kamēr AML iziesim, kamēr tur kredītkomiteja, kamēr viss nodrošināt, tas varētu aiziet vairākus mēnešus. Un ja, piemēram, tev nav laika gaidīt, tad tu vari paņemt kredītu ātri, īstermiņā, lai projekti iet uz priekšu, lai tu nezaudētu to darīt. Piemēram, mums tagad ir viens klients Spānijā, kurš, piemēram, Spānijā atrada nekustamu īpašumu, viņš grib viņu iegādāties, un viņš jau bija vietējās bankās, un vietējās bankas viņam saka, ka tev būs kredīts, bet pusgads aizņems. Bet pusgadu laikā tas objekts jau var aiziet prom no tirgus. Un tāpēc mēs viņam atradām risinājumu tieši šeit, vietējā tirgu, jo mums ir partneri visā Baltijā, kas finansē nekustamu īpašumu attīstību arī Spānijā, piemēram, lai ātri paņemtu kredītu šeit, nopirktu to nekustamo, sāktu viņu attīstīt, un tad jau refinansētos bankā. Tas saucās bridge financing, īstermiņa tāds tiltu finansējums. Un tad vēl viens moments, kad varētu ņemt kredītu refinansēšanos, ja, tad, kad ir esošās saistības, un tev vajag viņas refinansēt. Vai nu tev gribas lētāku likmi, kāda varbūt otrs iemesls, ka tu gribi lielāku summu dabūt, vai trešais labāku maksājumu grafiku. Konkrēts case, klientam bankā kredīts, 5 gadu grafiks, viņš maksā visforši, bet ja viņš var citā bankā refinansēt un saņemt 10 gadu grafiku, tad tas ir divreiz uzlabojums naudas plūsmā. Kā matemātiski, it makes sense to do that. Tā kā šīs ir pamata situācijas, un vēl ir citas situācijas, kuros brīžos var izmantot tos produktus. Varbūt tieši par šo ir kaut kādi jautājumi auditorijai. Ja ir, tad rakstam, es atbildēšu. Ja ne, tad mēs iesim tālāk. Ok, tad ko mēs zaudējam? Ko zaudē ekonomika, ko zaudē uzņēmēji, kad mēs nezinām, kādus produktus izmantot? Jo, ja mēs skatāmies lielo bildi, tad, diemžēl Latvija atpaliek no Eiropas 3 reizes, ja mēs kredītus pret IKP salīdzinām. Statistika rāda, ka uzņēmēji Latvijā vidēji izmanto mazāk kredītus nekā izmanto tie vidēji Eiropas Savienības uzņēmēji. Un tas ir 3 reizes. Tāpēc mums ir daudz ko raut un daudz ko mācīties. Un tad ir 5 punkti, ko mēs zaudējam dēļ tā, ka mēs nezinām, kādi produkti tur ir. Pirmkārt, ātrums. Kamēr tu meklēsi tās īstās durvis, tās pareizās aizvērsies. Tāpēc, protams, tu vari staigāt un pats Googlā meklēt, kur iet un ko darīt, un salīdzināt 20 piedāvājumus, bet tas prasīs no tevi ļoti daudz laika, ko tu zaudēsi. Otrs ir nepareizi produktu paņemt. Ja tu paņem nepareizi produktu,
Piemēram, ja tev vajag faktoringu, un tas būs ātrāk un varbūt lētāk, bet tu paņem kredītlīniju, iztērē daudz nevajadzīga laika. Otrs, kas tiek zaudēts, ir nauda. Viss tiek matemātiski aprēķināts, un tāpēc, ja tu paņem īstermiņa ātru finansējumu un pārāk ilgi viņu turi, tad tu vienkārši pārmaksā. Tu vari aiziet un refinansēt tās saistības bankā. Trešais ir nosacījumi. Jā, kas ir mums jautājumi? Kas mums tur nav, jā? Tātad, ja mums ir kāda nosacījuma, ja tu paņem pirmo piedāvājumu, viņš varētu būt sliktākais piedāvājums. Ja? Vai otrs, tu paņem sev nepareizo. Tu noformē kredītlīniju vai kredītu, kas maksā 10% gadā, bet tu vienkārši to tehniku var iegādāties līzingā un maksāt 4,5 plus Eiribors, piemēram. Ja? Tu dabū labāks nosacījums tikai tāpēc, ka tu izvēlies to pareizo produktu. Ceturtais, tu zaudē izaugsmi. Tas nozīmē, ka, ja tu paņem par mazu summu, klasiski tas notiek, ja uzņēmēji finansējās top 4 bankās. Mēs ar viņiem sadarbojamies, es mīlu tās bankas un 80% gan iedzīvotāji, gan uzņēmēju kredīti ir lielie četrniekā, bet ir viena nianse, ka viņiem ir savu scoring modeļu un viņi parasti aizdod mazāk nekā varbūt cits finanšu iestādes varētu aizdot. Tāpēc, ja, piemēram, tev ir tur konts bankā A un tev ir 10,000 kredītus un tu jūties laimīgs, cipari relatīvi var būt 100,000. Tad ir liela varbūtība, ka citā bankā tev varētu iedot 50,000 vai pat 100,000. Un tas nevienmēr ir atkarīgs no finanšu iestādes, tas arī varētu būt atkarīgs no menedžera, kas tur ir. Un tas papildus finansējums arī varētu iedot papildus likviditāti izaugsmi. Un tad piektais, kas tiek zaudēts, tās ir nākotnes iespējas, jo, ja tu nepareizi sastruktūri darījumu, tu viss ieķīlā, tev vairs nav manevra. Tev viss ir ieķīlāk, tev komercīli, tev zemes grāmatas, tev galvojumi un tev visi līgumi pasaka, ka tu nevari iet kaut kur vēl citur aizņemties. Pat tu gribētu, nav vairs ko ieķīlāt. Tāpēc esam ļoti piesardzīgi un sekojam līdzi tam, ko jūs parakstat, uz ko jūs parakstāties. Un starp citu, uzņēmējiem nav obligāti jāparaksta līgumu, ko banka viņam dod. Tu aizies uz komiteju, tev izsaka piedāvājumu. Tev nav obligāti. Tas ir kaut kā saprotams, ka tu gribi jauns iekārts pasūtīt. Tev ir piedāvājums, tev ir līgums, tu vari atteikties un parakstīt, tev nav nekādas sekas. Bet kaut kā finansēm daudz baidās. Es neiešu, es neprasīšu. Tu vari aiziet paprasīt saņemt piedāvājumu, tad salīdzināt un saprast, kas tev der. Jo nauda, tas ir tā kā, instruments. Kredīts ir instruments. Nav labi un slikti kredīti, nav augsti un zemi procenti. Tas viss ir relatīvi pret tavu biznesu, kāda tev marža un cik tu pelni. Ja tev peļņa ir lielāka par procentu maksājumu un tu saproti riskus, tad, protams, tu aizņemies, tu audzē savu biznesu. Un vienlaicīgi, ja tev biznesa strādā pa nulēm vai pa mīnusiem, un tu vēl aizņemies dārgu naudu, un tev jāsaprot tie riski, uz kuriem tu ej, jo dārga nauda pret tavu biznesu var noēst visu peļņu, biznesu var nobankrotēt. Un tie ir mīti, ka liela uzņēmuma strādā bez kredītiem, ja tu pasties Latvijā depo, virši, tur Latvijas finieris, viņi visi izmanto kredītu produktus. Viņi visi izmanto kredītu plecus, lai augtu, attīstītos. Pirktu citus uzņēmumus vai pirkt jauns iekārtas un tā tālāk. Tā kā tās ir 5 lietas, ko mēs zaudējam, ko mēs ikdienā ofertā redzam, kad klients nāk, un viņš pat negrib iedzināties, viņš negrib saprast. Un klasiski viņš saka tā, man viss ir kārtībā, parāds nav brālis, paldies, visu labu. Vai ne, Kristap? Katru dienu mēs to dzirdam, mēs sazvanām katru dienu 100 uzņēmējus, un mēs ar viņiem runājam. Visticamāk, mēs arī tev esam zvanījuši un prasījuši, kā tev iet. Atkal uzklausi, aprēķini, paskaties, un tad pieņem lēmumu. Man ir 3 cases speciāli sagatavot jums no mūsu pieredzes. Pirmais paņemsim Island Park, tas ir nekustamo īpašumu attīstītājs, kurš Začu salā attīsta nekustamo. Tātad viņš pie maniem atnāca kaut kā 3 gadu atpakaļ un pateica, Artūr, man ir zemes gabals, turpat pie Latvijas televīzijas, un man vairs nekā nav. Man ir zemes gabals, es biju pa visām bankām, man nav skaidrs, ko tur bankas var iedot, kā var palīdzēt. Bankas tajā brīdī nebija gatavs finansēt, jo viņam nebija pašu finansējums, viņam tikai zemes gabals bija. Un tas risinājums, kas bija, tā bija platforma. Mēs viņam atradām finansējumu Let's Invest platformā, tā ir lietuviešu licencēta puļu finansējuma nekustamo īpašumu attīstības platforma. Un vairākos tranšos mēs viņam palīdzējām piesaistīt. Un tagad tur jau stāv 3 stāvu ēka, 24 dzīvokļi. Viņš ir tagad nodošanas fāzē. Viņš ir kaut kāds sagatavošanas darbs, sagatavo 2. māju, ko viņš tad būvē. Un tagad ir piedāvājumi no bankām, lai to visu arī refinansētu. Un viņš jau vairākas dzīvokļus ir pārdevis. Un tā kā ir konkrēts piemērs, pareizi izvēlēts produkts palīdz. Nākamais piemērs man ir Rēzeknes Mežs. Tas ir klients, kas vairāk gadus arī atpakaļ pie mums atnāca.
Viņš tajā brīdī īpašnieks bija izpircis ārā uzņēmumu no iepriekšējiem īpašniekiem, viņam bija kredīts vienā bankā, publiskiem informācija, bet tāpat neminēšu, un banka neskapēc uzskatīja, ka vairāk viņu nevar iedot naudas. Un tā kā viņš bija strupceļā, viņu vajadzēja apgrozījumus līdzekļus, un banka nedeva. Un mēs viņam palīdzējām automātiskiem finansējumu. Te ir rakstīts refinansēšana, bet autors nerefinansē esošās saistības. Tā kā varbūt tehniski tas bija refinansēšana, bet faktiski tas bija tā, ka viņš vienkārši automāti paņēma $500,000 kredītu, lai attīstītu uz apgrozāmiem līdzekļiem, un no peļņas viņš nomaksāja to esošās saistības. Tas notika 24. gadā, un tad 25. gadā, un šajā gadā viņš arī noformēja kredītu Luminor bankā. Un tagad viņam ir izauga apgrozījums un peļņa parādās, un tagad neskapēc visas bankas viņam zvana un piedāvā, vai mēs tev iedosim labāks nosacījums. That's life, that happens. Kad uzņēmējiem ir uz robežas, un viņš mēģina izdzīvot un sāk operēties un izaugt, kaut kā bankas nezvana, nepiedāvā nekādu finansē, bet kad visi cipari ir labi, pēkšņi menedžeris zvana kaut ko piedāvāt. Tā tas dzīvē notiek. Tāda realitāte, un reku konkrēts piemērs, kā specifiski labs produkts klientam palīdzēja attīstīties un izaugt. Un tad ir trešais tāds antikejs, kur neminēšu nosaukums, arī Kristap, tas ir tavs klients. Neminēsim, kurā nozare, bet konkrēti viņam ir miljons apgrozījums. Mums arī cits klients tādā pašā nozare, kur viss ir kārtībā ar produktu, bet viņš paņem ātru, dārgu naudu. Bet atkal, nav nekas slikts ātru un dārgi. Ja tu ņem ātru un dārgi, vienkārši tur jāsaprot, kaut kādā brīdī tev ir refinansēt viņu. Vai nu tev peļņa pietiekami liela un tu refinansē, vai nu tu aizies uz citu finanšu iestādi. Viņš to nebija izdarījis. Un viņš atnāca pie mums un pateica, es gribu refinansēties. Mēs sākām meklēt viņa finansējumu, mēs atradām, viņš bija labi nosacījumi, un kaut kā viņš neskapēc izdomāja, ka viņam vieglāk ir paņemt vēlreiz turpat vēl dārgāku naudu, jo tas bija iestaigās, viņš jau viss bija ieķīlēts. Viņam bija grūti, laikam, pamainīt savu domāšanu, un viņš negrib no tā slazda izkļūt. Šobrīd, teiksim tā, ka ātrs kredīts ir tilts, un tilts ir labi. Bet tilts nav māja, tu nevari dzīvot uz tilta. Ja tu dzīvo uz tilta, rakstīt sapiet biznesu, bet cits vārds. Ja mēs zinām, kas uz tilta dzīvo. Ja, tā kā. Dontrāši nevajag steigties. Tā kā, izmantojam konkrētu kredītu dažādām situācijām. Un tad atkal mums bija citi keisi, varbūt Kaspar arī to atceries, ja, kad mums ar tevi bija kopīgs klients, kad viņš paņēma bankā kredītu, un tad viņš nebankā paņēma kredītu, tad viņš vēl bankā vairāk paņēma, tad viņš vēl faktoringu paņēma, un tad viņš izmanto dažādus kredīta veidus savu biznesa attīstībai, which is fine, totally fine, un tam tā arī jānotiek, ka tu kombinē dažādus kredītus pie dažādas stratēģijas, un tu attīsties. Tas tā kā īsi no manas puses, Kaspar, tagad es tev nododu stafeti tev, bet forši tu padalies un pastāst. Mums kaut kāds jautājums bija, kamēr tu pārstāsties. Vai jūs kaut ko iegūstat no tā, ka virzāt mani uz konkrētu aizdevumu veidu, piemēram, faktoringu vai īstermiņa kredītu, nevis citu? Pirmkārt, lai mēs kaut kur jūs virzītu, mums jāsaprot, kāda mums ir situācija un kāda cifra. Tāpēc mums jāredz operatīvā bilance, atšifrējumi un jāsaprot, ko mēs varam jums piedāvāt. Ko mēs iegūstam tad, kad jūs iegūstat. Klients saņem to labāko piedāvājumu, un tad mēs esam savu darbu labi profesionāli padarījuši. Un vēl viens jautājums, ka jūs pieredzi platformu procentu lielāk nekā bankai. Bankām ir zemākās likmes, tas ir fakts. Jo bankām ir lētāks kapitāls, otrkārt bankām lielāks apjoms. Ja? Bet bankas ir lēnākas, un varbūt platformas ir specifiskākas, tāpēc, ja man nekustama īpašuma attīstība un man nepietiek pašfinansējums, tad es iet uz platformām, sāku attīstīt nekustama īpašumu un tad refinansētos uz banku. Tāds īsās atbildes, Kasparīgi, nodod vārdu tev. Jā, sveiciens visiem. Man sauc Kaspars, pārstāvu Connect Factor uzņēmumu. Mēs tieši nodarbojamies ar faktoringu, jeb tirdzniecības finansējumu. Un tad šodien es pastāstīšu vairāk par tieši faktoringa mītiem un kā ir realitātē. Tātad, kas īsti ir faktorings, jo mēs ļoti bieži sastopamies ar uzņēmēju neizpratni, kā faktorings strādā un kā tas var būt palīgs uzņēmumu ikdienā. Tad pirmais galvenā lieta, kas ir faktorings, tā ir debitora rēķinu pārdošana. Jeb vienkāršiem vārdiem runājot, kad rēķini, kurus jūs izrakstāt saviem klientiem, pieņemsim, kas ir, Rimi. Mēs taču varam sakt, vai ne? Uzņēmums.
tad, piemēram, Rimī, un tur ir 90 dienu pēcmaksas. Lai jums negaidītu šīs 90 dienas, tad jūs iesniedzat šo rēķinu mums, un mēs 90% jums ieskaitam jau uzreiz. Un atlikušos 10% mīnus savus procentu izmaksas mēs ieskaitam tajā brīdī, kad Rimi ir paskaitījis naudu pilnā apmērā mums. Otrs lieta, kas ir faktorings, tas, ko es arī teicu, tirdzniecības finansējums. Tas nav aizdevums, tas nav parāds bilancē, tas ir konkrēti finansējums uz jūsu aktīviem, kas strādā kopā ar debitoru apdrošināšanu. Un trešā lieta, kas ir faktorings, tas ir reāls biznesa instruments, kas palīdz uzņēmumiem ātrāk augt, ātrāk iet uz priekšu un rada šo veselīgu naudas plūsmu uzņēmumā. Jo bieži vien ir situācijas, kas ir bijušas mums arī kādreiz, kad mēs ar Artūru strādājam kopā, kad viens klients zvana mums pirms lieldienām un saka, bļāvēts, mans klients nav ieskaitījis man naudu, man vajag izmaksāt darbiniekiem algas. Jā, un šis ir bieži vien, it sevišķi pirms svētkiem, pirms kaut kādām lietām, vai arī tas saucamais Mērfija likums, ja viss, kad notiek slikti, ja tajā brīdī, kad tieši tev visvairāk to vajag, ka tu paredzi, ka tev būs nauda un tev viņa neienāk. Tad faktorings ir tas, kas stabilizē šo naudas plūsmu uzņēmumu, ka jūs varat konkrēti plānot savu naudas plūsmu un nepaļauties uz to, vai jūsu klients samaksās jums laikā, vai viņš nokavēs 5 dienas, 10 vai 15 dienas. Tātad ir divu veidu faktoringi. Viens ir klasiskais faktorings un ir iepirkuma faktorings, jeb angliski saucamais supply chain financing, latviski tas piegāžu ķēdes finansēšana. Tātad klasiskais faktorings kādā veidā darbojas. Šis ir tas klasiskais veids, kad jūs pārdodat preces vai sniedzat pakalpojumus uz pēcmaksu, tie paši būvnieki, viņiem ir mēnesi strādā, tad viņi sapērk savu forma 2, forma 3, izstāda rēķinu un tad 30 dienas gaida. Jā, lai šis te nebūtu, jūs strādājat ar faktoringu, tikko kā jūs izstādat rēķinu, kopā ar forma 2, forma 3, mēs šo te jums rēķinu uzreiz nofinansējam. Un otrs iepirkuma faktorings ir, kad mēs palīdzam uzņēmumiem iepirkt izējmateriālus. Jā, kas ir ļoti klasiski tiem pašiem ražošanas uzņēmumiem, kuriem ir īsi atmaksas termiņi, bet garš ražošanas process. Viņiem nosacīt, ir ļoti daudziem tiem pašiem kokapstrādes uzņēmumiem, kad viņi nopērkot baļķi, par ko jāsamaksā bieži vien ar priekšmaksu, sevišķi tie ir valsts meži, kur ir izsolis. Jā, un tad viņiem ir 2 līdz 3 mēnešu izstrādes periods, kamēr viņi sagriež, kamēr viņi žāvē, impregnē, pako, nosūta. Un šo te visu laiku viņiem ir viens ir, kad labi, ka viņiem ir savs apgrozāmais kapitāls pietiekams, bet bieži vien ir mirkļi, kad ir labākas zaļbaļķiem cenas, un tad šis te apgrozāmais kapitāls papildus nepieciešams. Un mēs šajā gadījumā strādājam, finansējam kā starpnieks. Viens ir variants, kad mēs nopērkam jūsu vārdā, kad jūs piegādātais izstāda rēķinu mums, mēs viņu apmaksājam un jums izstādām šo te pašu rēķinu ar 90 dienu pēcmaksu. Otrs, kad mēs veicam šo te krājumu finansēšanu, kad mēs nopērkam no jums jūsu jau esošos krājumus un pārdodam jums atpakaļ ar 90 dienu pēcmaksu. Tādā veidā jūs iegūstat šo te kapitālu, lai jūs varat tad veikt šīs te iepirkumus. Tātad pirmais mīts par faktoringu, ka faktorings ir aizdevums. Īstenībā tas tā nav. Kāpēc? Pirmā lieta ir faktorings neparādīsies jūsu bilancēs kā parāds, kā kreditors vai kaut kā tam līdzīgi. Klasiskā faktoringa gadījumā jūs pat nenesat atbildību par šo naudu, jo jūsu klients maksā mums. Un ja gadījumā viņš nemaksā, bankrotē, tad tā ir mūsu atbildība un mēs ar to cīnāmies. Bieži vien mēs prasām savus klientus iesaistīties kopā ar mums,
Pat cik jums ir labākas attiecības, jūs zinat, varbūt jūs varat ātrāk uzzvanīt, uzjautāt, kas ir, kāpēc savu naudas, jā, un kad viņas tur būs. Jā, un otrād, kad sit pulkstens X, jā, kad uzņēmums ir maksāt nespējā, tad jūs kā klients par šo te atbildību nenesat. Vienīgais, kas šajā gadījumā ir, jūs riskējat ar šiem 10% to rezervu. Jā, kas vienā gadījumā, kad 10% ir, protams, tas ir jūtams, bet otra lieta, kas būtu, ja jūs neizmantotu faktoringu. Jūs visticamākais būtu zaudējuši visu 100%. Jā. Tāpēc jums bilancē tas parādīsies gluži tā, kā jūs arī to izdarījāt, kad gluži tā, kā tas izskatās jums pašais, jūs, kad izstādat rēķinu savam klientam, viņš stāv debitoros, līdzīgi tāpatās arī šajā gadījumā parādīsies, ka jums vienkārši debitors parāda apmērs būs mazāks. Kaspārā, man ir jautājums ar bankām, taču ir regress. Tas visām bankām vai visām bankām ir regress pie faktoringa? Zin kā, tāpēc, ka bankas nedaudz savādāk pieiet šim te, viņām visām ir regress. Bieži vien viņas vienkārši, ja mums tagad viens milzīgs klients pārgāja no vienas bankas pie mums, jo viņš nevarēja šo te naudas plūsmu kontrolēt, jo viņam bija, pieņemsim, bija vairāki veikalu tīkli, kas ir viņu debitori, un mazāk veikalu tīkli. Mazāk veikalu tīkli bieži vien kavē 10-12 dienas līdz 15. Un banka parasti nogaida 5 dienas, un ja tas veikalu tīkls nav samaksājis, viņi vienkārši no klienta konta norāda šo te naudu. Vienkārši regress ir vienkārši no konta, no klienta pieprasa naudu, jā? Jā. Viņi nevis pat pieprasa, viņi vienkārši redz, ka tev ir kontā nauda, vienkārši viņi tur paņem un norēja. Loģiski, ka tas ir liels uzņēmums, kurš plāno, kuram ir budžeti, kuram ir katru dienu savas kaut kādas izmaksas ieplānotās, un ka viņiem tas viņiem riktīgi šāva kājā. Un tāpēc viņi pārgāja pie mums. Un viņiem arī liels rēķini, ko 30 rēķini dienā, ko viņi sniedz mums iekšos finansēšanu. Jā, tāpēc tur ir katrs regress viņiem ir jūtams. Plus, kas ir ļoti liela, tā laikam būtiskāka atšķirība, ka bankas nevienmēr pārbauda tik skrupulozi šos te krāpniecības darījumus. Jo mums burtiski nosītīt, man liekas, kaut mēnesi atpakaļ, bija, kad esošajam klientam viņam parādījās jauns debitors Francijā, multimiljonus vērta kompānija ar apgrozījumu ap miljardu. Un mēs viņu tagad apdrošināšanu iedeva visu, un mēs tagad viņu jau finansēt, jau tos rēķinus finansēt, un tad mēs vienkārši pamanām, ka nav šīs CMR dokumentu par to, ka prece ir aizsūtīta. Bet debitors ir apstiprinājis, ka viss ir kārtībā, ka viņam nav nekādu pretenziju par preci. Jā, un tad, kā, mums tas pirmā, jau klients teica, ka viņš tagad preci kraus, tūlīt tās sūtīs. Jā, un šis jau mums bija tās pirmais tas sarkanais karoks, kad neviens, sevišķi tur vēl bija apjoms uz 500 000, neviens nekad neapstiprinās preci, ka viņam viss ir, ka viņi apstiprina visa kvalitāte, ja neredzot preci. Un tā mēs sākām pārbaudīt vēl detalizētāk, sākām e-pastus pārbaudīt domēnus, izrādās tie domēni visi mēnesi atpakaļ jau uzreģistrēti. Un kaut gan persona, kas tev ir atbildējis, viņš pārbauda viņu visur sociālajos LinkedInos, internetā, viņš reāli eksistējuši cilvēks, tikai aiz viņa vārdā cits strādā. Un tā mēs un tad tie krāpnieki, viņi darīja ļoti sekojušas lietas. Viņi atrod sevišķi Eiropā lielos uzņēmumus, kuriem nav šīs te digitālās pēdas. Kuriem nav mājaslaps, kuriem nav. Viņi izveido viņu vārdā mājaslapu, e-pastus, personas. Jā, un tad viņi raksta, pieņemsim, piegādātājiem, ceļš kodiem ražotājiem, ka hei, mēs gribam tu paņemt uz testa krāvu, baigi patika, viņi diezgan to detaļi, viņi notargetē, kur tu esi bijis, lai viņi varētu atsaukties, kur mēs tevi redzējām, lai veidotu to maksimāli realistiskāku. Jā, un tā burtiski pirms klients vēl paspēja iekraut kravu, mēs konstatējām, informējām klientu. Klients bija, pirmkārt, viņš bija nereāli pārsteigts, otram gadu viņš bija nereāli pateicīgs, jo šis vairāk nebūtu apdrošināšanas gadījums.
ja mēs būtu izmaksājuši naudu klientam, klients būtu aizvedis to preci un pēc 90 dienām mēs saprastu, ka tur ir krāpnieciskais darījums, tad loģiski, ka šajā gadījumā šis te regress uzreiz ir pret klientu. Jo mēs varam apvērst regresu pret klientu tikai tajos gadījumos, kad apdrošināšana atsaka. Apdrošināšana atsaka parasti 3 gadījumos. Pirmais, ka preci viņi nav saņēmuši. Otrais, kad pastāv strīds, tur kvalitātes problēmas, apjoma problēmas vai vēl kaut kas. Un trešais, šie ir krāpniecība. Un tāpēc klientam būtu klients būtu tiekts uz 500 000 kredītu un 500 000 vēl precē būtu pazaudējis. Tāpēc jā. Un šīs lietas bankas nedara. Viņas nepārbauda, viņas neiet tik dziļi, cik dziļi ejam parasti mēs. Jā, jo mēs saprotam, ka uz mums ir atbildība. Viens ir mums ir pret klientu, otrs mums ir arī pret to pašu apdrošinātāju. Jo apdrošināšana gluži tāpatās kā kasko. Jo vairāk tu darījumus iesniegsi uz izmaksu, jo dārgāka būs apdrošināšana. Tā. Tad mīts otrs, kad faktorings tas ir uzņēmuma un finansiālās grūtības. Kas īstenībā arī tieši tā ir tikai mīts, jo ar faktoringu ir viena laba lieta. Tas nav kā tur kredīts, vai kur to jāmaksā procenti katru mēnesi. Tu no sākuma nofinansē, un mēs ieturam savus procentus tikai tajā brīdī, kad tavs klients ieskaitīs mums naudu. Nozīt tev 90 dienas, rēķins ir 10 000, mēs tev esam ieskaitījuši 9 000, pieņemsim, ka likme ir 1% mēnesī, jā, tie nāk 90 eiro, jā, un tev nav 90 eiro katru mēnesi jāmaksā. Tu vienkārši tajā brīdī, kad saņemsim visus 10 000 no tavējā klienta, mēs ieturēsim savus 270 eiro par tiem 3 mēnešiem, un starpību tev atgriezīsim uz kontu. Jā, no tā viedokļa, kad nosīti tie 10%, ko mēs ieturam, lielākoties jau ir tā uzņēmuma tīrā peļņa uz šo te darījumu. Un tad beigās viņš jau saņem vienkārši tīro peļņu. Tas ir viens. Otra lieta, kas ir, arī norādām, ka tas ir proaktīvs izaugsmes rīks, kad ir bieži vien uzņēmumiem, viņiem ir konkrēts apgrozāmo kapitāla apjoms. Viņi zina, ka viņiem ir 3-4 klienti, ar ko viņi strādā ilgtermiņā, kuriem visu laiku ir konkrēts pasūtījumu apjoms, un viņi zina, ka viņiem tu nosīti vajadzīgs šim klientam ir tu vajadzīgs 10, lai viņi iepirktu, izstrādātu, pārdotu, un tur pēc 10 dienām vai pēc 30 dienām viņi saņemtu atpakaļ naudu. Un pēkšņi nāk jauns klients, liels pasūtījums, un viņi nevar viņu pilnvērtīgi apēst vai pat pusi, bet ņem tikai mazu daļu, jo viņiem tādā veidā tas apgrozāmais kapitāls viņi var pavēlēt. Tad šajā gadījumā faktorings ir ideāls gan iepirkumu, gan klasiskais. Klasiskais dar tajā ziņā, ka mēs varam nofinansēt jau tos rēķinus, ko tu esi izrakstījis, jā, lai tu naudu dabūtu ne pēc 30 dienām, jā, bet uzreiz, un tu vari šo naudu jau realizēt nākamo projektu, un tad arī mēs nofinansēsim to nākamo tajā brīdī, kad tu pārdos, lai tavs atkal naudu uzreiz ienāk. Un otrs ir iepirkumu, ka mēs varam palīdzēt vienkārši iepirkt izējuma materiālus, lai tu vari to jauno pasūtījumu realizēt, ko bieži vien arī izmanto, kad šis ir viens no tiem galvenajiem mērķiem, kad ir daudz klienti izmanto tajā brīdī, kad viņiem ir jauns pasūtījums, un viņiem vienkārši apgrozāmo līdzekļu apjoms nav pietiekami liels. Okay, Kaspar, man te ir jautājums, kā uzņēmējiem domāt, kam nav tie debitora pēcatmaksas? Viņš tirgo uzreiz ir tur aizved samaksā. Ko viņam darīt? Viņam sāk domāt par to, ka viņš klienta varētu iedot lielāku pēcatmaksu un cenu palielināt pat? Tas ir īstenībā ļoti individuāli no katra, jo, ir bieži vien, kad, ja tu iedod lielāku pēcmaksas termiņus, tev iedot lielāku cenu, 5% pieliek klāt. Otra lieta ir jautājums, jo šajā brīdī tas, ko es teicu, ka kāpēc mēs vispār to iepirkumu faktoringu sākām. Tāpēc, ka ļoti daudz tādu, kas aizvērtīgiem samaksā, bet viņiem šis te izstrādes laiks ir ilgs. Bet, ja tev nosacīti, tev ir izstrādes laiks ir īsts, tev maksā uzreiz, tad viss arī nav jēgas no tā faktoringa. Viņu izmantošanas pēc arī
nav diezko prātīgi. Jā, bet, ja tev ir ilgs izstrādāšanas laiks, jā, tas ir tas mirklis, kad tev ir vajadzīgs, vai ja tu strādā uz nolikto, vai kas ļoti bieži, ka tu vari pēkšņi izēju materiālu nopirkt lētāk. Un tu saproti, ka tev nosīt izēju materiālu 15% lētāk vari nopirkt, tad tas ir vislabākais veids, kad izmantot faktoringu. Jā, jo mums ir klienti, kas īstenībā ļoti dara dažādi. Mums bija viens klients, kurš pirka zivju produktus Ķīnā, vilka uz Latviju. Latvijā viņš viņu salika sakonservēja savās buņģās un sūti uz Japānu. Un Japāņi gribēja 9 dienas pēcmaksas, viņš viņam pateica 7% tad dārgāk. Un viņš paņēma par faktoringu, viņš maksāja, es nemaldos, bija kaut kādi 4,5% par tiem 90 dienām. Jā, un sanāk, viņš vēl 3% ekstra pelnīja, un viņam bija tas apjoms bija kaut 25,000. Jā, reāli viņš kaut 5 līdz 7,500 ceturksni papildus vienkārši nopelnīja no tā, ka viņš lieto mūsu produktus. Otrs bija, kurš atkal darīja otrādāk, viņš pārdeva, mēs nofinansējām viņam, viņš naudu uzreiz dabūja, un viņš saviem piegādātājiem, kuri deva viņam uz pēcmaksu, viņš saka, es samaksāšu tagad, jo iedosiet lētāku ciparu. Un bieži viņš prasīja to 4-5% atlaidi, un bieži vien, zināmā, priekš ļoti daudziem, tas atkal atkarībā no segmenta, kur strādā specifikas, bet bieži vien daudziem piegādātājiem tas 3 līdz 5% atlaide, viņa tāda, sērijas, ok, jā. Un tādā veidā viņi nosaka šo faktoringu izmaksas. Jā, tad šis te vai faktorings pārāk dārgs. Jā, ir tas viens variants, ka tu gaidi tās 60 dienas, tev ir viss bezmaksas, bet tev visu laiku tā nauda iesaldēt. Tu katru dienu domā par to, vai tu uzspēsi šito, vai tev pietiks naudas tam. Otrs, kas ir bankas aizdevums, un šeit 18-24% gadā tas bija vairāk domāts, ka tu ņem bez ķīlas aizņēmumus. Jā, jo faktoringam nav nepieciešama nekāda ķīla. Jā, un tad ir, protams, trešais, tas ir faktorings, jā, sākot no 1,1% mēnesī mēs ņemam. Un tas atkarībā no limita, jo lielāks limits, jo tuvāks 1,1 dodam, jo mazāks limits, jo augstāk tā izmaksas. Jā, protams, ka tev nauda ir nākamajā dienā, plus arī tu guli mierīgs par to, ka, ja gadījumā debitors nemaksā vai kavē, tad zini, ka tu saproti, ka tu tāpatās ar to visu strādā. Un par to, ka tas ceturtais mīts, ka ja klients uzzinās, ka tu sabojies tas attiecības, zini kā, ir tas konfidencionālais faktorings, jeb slēptais faktorings, kad klients nezina, kad viņa debitors nezina, ka viņš finansēs. Mēs šo te baigi nepraktizējam un arī nevēlamies šo te ievēst, jo tur ir atkal citi mums riski. Savukārt tas, ko mēs esam pamanījuši, visas veikalu ķēdes, viņiem visiem pat ir savs faktoringa drafts, ko viņi slēdz ar faktoringa kompānijām. Tad ir ārvalstu, jo mēs strādājam gan ar Eiropas, man liekas, mēs visām valstīm strādājam. Mums ir Kanāda, vēl ir Amerika, Saudarābija, jā, un bija Japāna, bet pagaidām nav jaunu darījumu. Jā, un mēs ar šīm te visām valstīm strādājam, faktorings visiem ir bijis pilnīgi normāls. Kanādai tai vienkārši nav pieprasa pie faktoringa, jo viņam bija, kā viņš strādā, kāpēc un kas un kā. Bet tā visām valstīm tas liekas pilnīgi normu. Jā, jo mums, un pat, zin kā, ir brīdī, kad ir bijis, kad klients saka, ka šis negrib to faktoringu, ka viņa klienta debitors saka, ka viņš negrib izmantot faktoringu, tad ir jautājums, kāpēc. Kas ir tas iemesls, kāpēc baidās no šī faktoringa, jo pa lielam tas ir tāds atkal viens no red flagiem, ko klients var atkal sākt skatīties savu debitoru. Kas ir tas iemesls, kāpēc viņam, jo viņam jau konkrēti debitoram īsti nekas nemainās. Viņam mainās divas lietas, ka viņam ir konts, cits, uz kuru jāpārskaita, un ka viņam būs jāverificē šie te rēķini. Un jāverificē, tas ir jāatbild uz e-pastu, sveiki, vai jūs saņēmāt kravu, vai tur viss ir kārtībā? Jā, ir, vai nē, nav, viss. Jā, tāpēc mums bija viens klients, kurš tā arī nekļuva par klientu, tikai tāpēc, ka
katru reizi, kad viņiem prasīja pētmaksas, viņš teica, ka mēs tad izmantosim faktoringu, un viņi tā sēž, nē, davai uz priekšmaksas strādājam. Jā, nu tad tas bija tāds, klients teica, ka man nekad īsti nav saskatījums, ka es varētu jums komisiju maksāt par katru to, kurš ir attiecies strādāt uz pēcmaksu. Un, jā, tas vīds piektais, ka process ir sarežģīts un ilgs. Īstenībā, nu, bankām, jā, tur es piekrītu izējot no mūsu klientiem, kad tur ir šis process, var aizņemt līdz pat mēnesim noformēt faktoringu. Pie mums tas process, lai tieši noformētu faktoringu, aizņem līdz 3 dienām. Atsevišķos gadījumos var aizņemt ilgāk, jo mēs no sākuma pārbaudām jūsu klientu caur apdrošinātājiem. Un šis process, kamēr apdrošinātāji viņu izvērtē, viņš var ilgt no 15 minūtēm līdz nedēļai. Atkarībā no valsts, lieluma, un vai ir bijuši kaut kādi pieprasījumi vai nav bijuši pieprasījumi šo konkrēto debitoru. Jā, mums ir bijuši, kad, es atceros, bija 3. janvāris, kad tu esi pēc jaunā gada svinībām atnācis uz biroju, domājis, būs mierīga diena, visi guļ, un tev no rīta zvana klients, saka, klausies, man tagad darījums notiks tulītās tepatās Latvijā, un te reāli viss tik ļoti saslēdzās, jo apdrošinātājiem mēs nosūtījām viņi pusstundas laikā, mums jau iedeva atbildi, ka jā, tu vari finansēt, un tās pašas dienas pēcpusdienā jau nauda bija aizgājusi klientam. Tāpēc tur ir, principā, no mūsu puses vienīgais bremzējošais faktors, ja tas laiks, ko mēs nevaram klientam, ko nevaram pateikt, ka mēs jums apstiprināsim un iedosim finansējumu 5 dienās tikai dēļ apdrošinātājiem. Jo viņi izvērtē individuāli un diemžēl mēs viņu to atbildes laiku nekādā veidā nevaram ietekmēt. Kaspar, man vēl tāds jautājums. Domāju, mums te klausās uzņēmēji no dažādām nozarēm. Ja es pareizi saprotu, tad reku, ja Mihēlim nekustamā īpašuma, viņam neinteresē tas faktorings, ja es pareizi saprotu. Ja? Bet, piemēram, mums vēl viens klients ir Ruslāns, kas šodien pieslēdās. Viņam ir neliela ražotne, un viņam tas faktorings būtu vairāk interesants, ja es pareizi saprotu. Nu tā. Jā, pa lielām nekustamo īpašumu attīstītājiem viņš tiešām varētu būt mazāk interesants. Kaut gan arī ir jautājums, cik liels ir nekustamo īpašumu attīstītājs. Un tā viedokļa, kad viņš pats šos darbus visus veids, vai viņš ņem jau apakšniekus. Ja viņš ņem apakšniekus, tad ir atkal, uz kādiem nosacījumiem. Jo mēs tagad burtiski sākam laist jaunu produktu, kad mēs nākam nevis pie klienta, bet pie debitora. Jo viņiem ir šie apakšnieki, un pieņemsim tiem, kuriem gribās šo naudu ātrāk, viņš uzreiz var dot faktoringu, un arī tad pats arī tas debitors arī par to maksās. Jo vienkārši bieži vien ir, es zinu, ko mēs sastopamies, ka ir uzņēmumam šie piegādātāji, no kuriem viņi gatavi, no kuriem viņi gribētu, no kuriem, pareizi sakot, ar kuriem viņi grib strādāt, un viņi ir gatavi piekāpties viņu šiem noteikumiem, kā uz tām priekšmaksām vai uz apmaksu fakta brīdī. Ja, protams, bieži vien, man liekas, viņi par to arī paprasa šo mazāku, lai iedot atlaidi par priekšmaksu, bet un šis tas brīdis, ka tur var arī izmantot šo faktoringu. Kad nosīt vienkārši piegādātais izstāda, un mēs nekustamais īpašumu attīstītais 10% vienkārši iemaksā mums, un mēs apmaksājam pilno rēķina summu šim piegādātājiem. Sapratu tā. Es gribētu varbūt Ruslānam. Ruslāni, tu esi ar mums, tev ir neliela ražotne. Tev ir skaidrs, piemēram, vai tev faktorings vispār derēt vai nederēt. Ruslāns ir šeit. Tad teiktu, kas par viņu BNI grupu tagad veido. Un arī vairs barons. Citumot manai māsai piedāvāja būt par tās direktora. Manis, kāpēc nepiedāvāja? Gadās. Ruslān, tu šeit, mēs te nedzirdam pagaidām. Viņš pieteicās. Jā. Man te izrādās šodien, man te pirmklasnieks superaktīvais bērns, un te pa pusēs praktiski nestrādāja. Jā, mēs tur veidojam barons grupu, mums jau tur aktīvi jau viņu piepildās. Ja vēl kāds grib atnākt ciemos, tad droši otrdienās. Mums ir viena otrdiena klātiena, otra neklātiena. Tad
reklāma aizgāja pastāst, bet tev ir jautājumi Kasparam par faktoringu. Tur vairāk par... Kāds bija jautājums? Vai tev ir jautājumi par faktoringu? Nē, par faktoringu laikam daudz maz it kā tur skaidrs. Es tikai, jā. Vienīgais kā... Pastāst mums, kas ir faktorings. Tu pārbaudīsim, cik labi mums sanāk pateikt, kas ir faktorings. Ruslēn, kas ir faktorings? Tev ir tipogrāfija, kas ir faktorings? Jā, bet man jau vairāk varbūt interesētu, pieņemsim kaut kādi iekārtām līzingi, vai pieņemsim arī tagad aktuālāk ir telpu iegādē, jo mēs visu laiku tur īrējam, bet tagad doma iegādāties telpas. Un arī tāda problēma, ka tipogrāfija arī kā diezgan liela riska tajā grupā un diezgan lielu pašu kapitālu kā visu prasa, lai ieguldītu. Un atkal par tām telpām es arī saskāros ar to, ka jā, mēs tur centamies vienmēr mazāk parādīt aktīvus kaut kādu, un tad līdz ar to arī ar tām telpu iegādēja kaut kāda lielākajā summa, tad arī tas diezgan izaicinājums bija. Bet šogad mēs palielinājām tur gan atgrozījumu, gan arī pamatlīdzekļus, un tagad skatāmies jau tajā virzienā varbūt gan uz telpām, gan uz jau papildus jaunām iekārtām. Okay. Tas jau laikam pēc Severīna būs vairāk, viņa tieši Novity finansē to. Tā kā Severīna varbūt var arī tagad 2 teikumos, vai Ruslan var palīdzēt finansēm piesaistīt viņa vajadzību? Es domāju, ka jā. 2 teikumos, es domāju, jāskatās, kāda tie finanšu dati, bet es domāju, labprāt apskatītos. Jā, un te es gribu uzņēmēji nedaudz pateikt, ka finansēt vienmēr saka, paskatāmies, tad jau redzēsim. Tas ir totally fine. Tā kā, ja tu pasaka, ka varam skatīties, tā ir jau laba zīme. Jo, ja ir visi slikti, uzreiz skatās, pat nav jāga skatīties. Man parasti, laikam, uzdod jautājums, vai kaut kādi īpašumi ir, kaut kādi aktīvi. Ja nav, tad arī sarežģītāk. Es atceros, kad pašā sākumā, kad sāku, tad nekas īpaši nebija, ne kaut kādi nekustami īpašumi, ne iekārts, tad bija tad vienkārši uz saviem līdzekļiem, uz apgrozījuma līdzekļiem arī reiķinājos. Tagad jau kaut kādi pamatlīdzekļi ir un apgrozījums jau aug, visu laiku pieaug. Tad jau, tagad jau... Kad tev nekā nav, tad tu ir friends, family, fools, kas mums tur uz altumu var iet, viņiem ir dažādas programmas, ja tev nekā nav, varbūt vai tu kredītu var iedot faktorings, ja tev nekā nav, bet tu vari iepirkt preci bez naudas, kaut ko uztaisīt un pārdot tīkliem, un tevi pēcapmaksāt, tu var faktoringu izmantot pa lielu. Tā. Bet vai tad, tad paturpinās, lai Kaspars pabeidz savu prezentāciju, vienkārši bija interesanti. Tā arī Ruslan, tu neatbildēji, kas ir faktorings, bet labi, tas tā. Kaspar, pat tev jautājums, cik mēs Latvijā labi saprotam faktoringu salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, jo tev bija lielāka, plašāka pieredze citās valstīs arī faktoringu nodarboties? Mūsu faktoringa apjoms gadā, kas ir Latvijā kopumā, diezgan daudz jau pasaka. Ja mēs paskatāmies, Latvijā ir 1 miljards tas faktoringa apjoms, Lietuvā bija kaut kas 5 miljardi, Igaunijā bija 3,5. Jā, ņemot vērā, ka Igaunija ir krietni vien mazāka, bet faktoringa apjoms ir 3 reizes lielāks, tad tas arī pasaka, cik uzņēmēji daudz zina par šo faktoringu. Bet mums aizstāvot mūsu nāciju un kopumā īstenībā arī diezgan loģiski, ka uzņēmēji par šo faktoringu iespējami īsti arī nezina. Tāpēc, kad galvenokārt tā, kad bija tā lielā krīze 2008. 2009. gads, mums bija samazināts valstu reitings, un neviens debitoru apdrošinātājs nedrošināja nekā, kas ir saistīts ar Latviju. Tāpēc faktorings uz gadiem gandrīz 10 izmira. Tur viņš nebija īsti pieejams, viņš kaut kādā 2015. 2016. gadā tikai sāka parādīties, un tas bija arī tāds, kaut kas atvasinās no faktoringa. Ok, labi. Tev bija prezentācija par kaut kā piemērs, ja? Jā, šeit ir kā reiz, kad Latvijas ražotājs eksportē uz Vāciju, jā, un kad ir šis rēķins uz 45,000 un 75 dienās arī apmaksāja. Jā, nosītī. Ja bez faktoringa tu zināt skaidrs. Pēc 75 dienām tu dabū šo naudu kontā, labākajā gadījumā, sliktākajā gadījumā, sliktākajā, bet realistiskākais gadījums, ka tev saņem to naudu tur plus mīnus 5 dienu. Jā, varbūt agrāk, varbūt vēlāk, bet viņš kvalitāte. Jā.
Ar faktoringu, ja šeit mēs paņēmām 85% šo te, ka mēs uzreiz to nosīti 38,000 ieskaitam kontā, tu vienā līdz 2 dienās, un ka tu jau vari uzreiz ņemt nākamos pasūtījumus. Ja mums bija konkrēti ar šo te Vācijas klientu arī bija tas reāls case, kad uzņēmums viņam bija, viņš bija tikko nodibinājis to ražošanas uzņēmumu, bet viņš bija aizgājis ar citu uzņēmumu un izdomāja, ka savējo taisīt. Un viņiem bija šie te jau klienti. Un viņiem nosīt bija tā savs kapitāls, man liekas, ko 4 vai 5 kravām, lai saražotu. Un viņiem tā viena kravas vērtība bija, ja es nemaldos, ko 5,000. Un viņam bija pasūtījums 75,000, un tad viņš nezināja, kā viņš domāja, kā viņš to realizēt. Un tad mēs viņam vienkārši tas bija tas mirklis, kad mēs pareizajā laikā viņam uzvanījām. Un tad mēs sākām. Viņš nosīt saražoja vienu kravu pa savu naudu. Viņu sūtīja nākamo, viņš pa savu naudu ražoja, un mēs jau nofinansējām šo te kravu. Tad viņam visu laiku viņš varēja jau 2-3 kravas paralēli ražot un sūtīt. Un pēc gada viņš jau bija izmantojis pie mums, ja nemaldos, bija kaut 300,000 limits, un viņš par gadu ar mūsu šo te faktoringu palīdzību viņš uzrāva apgrozījumu kaut kur ap miljonus jau pirmajā gadā. Man ir jautājums, kas par tu faktoringu klients izmanto, un arī Severīna, tev jautājums šeit, bet ja man, piemēram, ir kredīts, un man ir līgums, kas pasaka, ka es nevaru uzņemties jaunas saistības, es varu faktoringu formēt? Jautājums, varam, ja? Vai nevaram? Jā, tāpēc, kad tu vari, pirmkārt, tā nebūs līguma pārkāpšana, jo tās nav saistības. Faktorings nekādā veidā neuzliek saistības tev. Viņš uzliek tikai tajā veidā, ja tu esi krāpnieks. Ja tu neplāno vai tu mēģini sadīlot ar debitoru, ka tu mēs nosūtīsim mazāk, tu mums šīs tā lietas, jā. Bet, ja tu esi pēc definīcijas krāpnieks, tad jau tev principā būs vienalga, kas tajā līgumā rakstīts. Tev ir agrāk vēl finanšu industrija izmantot. Jā, bet kopumā nē, jo tāpēc, ka par šīm saistībām atbild nevis tu, bet atbild tavs klients, kam tu esi nosūtījis to preci. Jā, tavs vienīgais izmaksas ir nosīt šī procentu, ko tu maksā par faktoringu. Jā, Okay. Kas ir arī atgriežoties pie Severīna, tad Severīna, ja tev ir klients, jūs viņu nofinansējāt, un viņš saprot pret ķīla vai bez ķīlas, un viņš pirms strādā, un ja viņam ir kaut kāda faktoringa darījums, viņš paralēli var faktoringu formēt. Jā, tā nav problēma. Un pat, ja es domāju, ja kreditētām ir iekļauts līgumā, kad klients nevar ņemt nekur cits finanšu saistības, es domāju, lielākā daļā gadījumu kreditētāji neizmanto šo līguma punktu. Tāpēc, kad, vismaz nebanku sektorā, tāpēc, kad daudz nebanku aizdevēja dot uzņēmumiem, kur strādā arī ar bankām. Un daudzos gadījumos tas, ka viņiem ir aizdevums no bankas, tas ir pat laba lieta, jo tas nozīmē, ka viņi ir angliski termins bankable, tā kā banku kritērijiem atbilstoši. Uzteikt līgumu tikai tāpēc, ka klients paņēmis aizdevumu no bankas, tas nav baigi ilgspējīgs risinājums. Tāpēc es zinu, ka ir dažiem kreditētājiem Latvijā iekļaut tā klauzula līgumā, kad viņi nekur citur nevar, vai bez viņa atļaujas, vai vispār nevar ņemt aizdevumus, bet es šaubos, ka viņi kādā brīdī viņu vispār īsteno, jo tas uzreiz būtu arī sarkans signāls klientam, viņi man šoreiz aizliedz kaut kur ņemt aizdevumu, bet tad varbūt nākotnē es viņus refinansēšu un iešu pie kāda cita, kur neliek šādas klauzulas. Un Severī, varbūt vēl viens to jautājums, bet kādi ir tie punkti, kad banka var uzteikt līgumu? Mēs tā nedaudz Man ir grūti spriest par banku līgumiem, tāpēc, ka katrai bankai ir sava līguma, bet es teikšu tā, ka ja banka gribēs uzteikt līgumu, viņi atradīs. Kāpēc? Ja būs kaut kādi pārkāpumi līgumam, jo bankas bieži vien nodrošinās ar tiem līguma klauzulām, bet ja viņi atradīs, ka kaut kas ir pārkāpts, bet tas ir labs klients, viņi pievērs acis uz to. Un es domāju, ka būs tādas situācijas, kad bankas uzsaka aizdevumu līgumu tikai tādos gadījumos, kad bankas grib atbrīvoties no šī klienta. Tas ir klients, kurš nemaksā, klients varbūt, kurš slikti komunicē, viņam ir kaut kādi aizliegumi, kaut kādi sarkani karogi, kas bankām liek uztraukties, un tāpēc viņas varētu izmantot šos līguma pārkāpumus vienkārši kā iegānstu.
lai uzteiktu līgumu. Jā, tieši tā. Es zinu, ka ir dažas bankas, kam tāda exit politika. Ja viņam klients nepatīk, viņi tā arī pa telefonu pasaka, klausies, nu tev būs jāiet prom no mūsu bankas. Bet ir bankas, kas vienkārši atsūta vēstuli un pasaka, jums ir mēnesis, tinaties lapās un viss. Un, jā, tā kā, ok, jā. Nu, Ken, varbūt vai Kaspar pabeidzam, tad pabeigs tu, lai mēs varam, tad, lai Severīns savu daļu, un tad mēs varam pāriet. Jā, nākamais, kas mums ir par to, kurā nozarē, kurš faktorings, jā, pa lielam, tas ir tāds, kur visbiežāk, bet realitātē tas ir tik ļoti individuāli, jo citiem ražošanā būs tikai eksporta un nedarēs būs gan eksporta, gan importa, citiem būs gan tas iepirkumu, jeb saucamies importa, un nemaz nebūs nekāds eksporta, jeb pārdošanas. Tāpēc, bet principā faktoringu var izmantot jebkurā nozarē, kas ir B2B, ka tu tirgo vai darbojas ar citiem uzņēmumiem. Jā, un mums ir bijis arī militārā nozare. Mēs šajā gadījumā esam diezgan atvērti. Mums nav strikti noteiktas nozares, kurās mēs varam finansēt vai kuras nevaram. Un ko var darīt konkrēti šodien, lai izskatītu iespēju? Tad pirmais ir pārbaudīt savus debitorus, kas jums maksā pēcmaksu, kuri, piemēram, varbūt nedaudz kavē. Un tad mēs varam šos debitorus pārbaudīt, parēķināt, kāds varētu jums būt izmaksas un sākt strādāt. Okay. Tāpēc arī mums ir tas, ka mēs citi gaida, tu jau esi priekšā. Jā, kamēr citi gud, mēs jau netvorkojamies. Jā. Jā, paldies tev liels, Kaspar. Tā kā varbūt iedodam vārdu tad Severīnam. Severīns pastāstīs, ko viņš forši tur dara, un tad pēc tā mēs varēsim iet tādā diskusijā, kur mums ir Mihails, mums vēl daži kolēģi raksta. Bet vēl pirms Severīna pāriet, mums bija jautājums čatā. Tā, varbūt Kaspar pastīties, kāds jautājums tad bija. Tas nav aizliegums par kādiem nosacījumiem slēptais faktorings pieejams. Jā. Un tas nav aizliegums arī no konkrētas likuma pārkāpums par līgumiem. Es domāju, varbūt Severīna, tu par tiem līgumiem var pateikt. Mums arī vēl te finanšu pārstāvs skatos, sveiki, Agri Nevi, tā kā varbūt jūs arī varat kaut ko forši pateikt, ka labprāt, bet vai Severīna padalies tu, un tad mēs tādu spontāni mums šodien tāds webinārs sanāk, jā, man patīk. Tā, es varu atbildēt uz to jautājumu par konkurences likuma pārkāpumu. Grūti spriest, neesmu baigi pētījis konkurences likumu, bet bankām es zinu, ka ir tik stiprs lobijs, ka viņas tāpat var iekļaut diezgan daudz tās klauzulas, diezgan brīvi savos līgumos. Tas jau arī no otras puses tas, ka klients kaut ko papildus paņem finansējumu, tas jau arī pasliktina uzņēmumu finanšu stāvokli un arī palielina bankas risku, jo tas risks, ar kuru viņi rēķinājās parakstot to līgumu, ja klients paņem kaut ko vēl citur aizdevumu, vai tas ir dārgs, vai tas ir lēts, tas negatīvi ietekmē bankas finanšu pozīciju ar šo klientu. Tāpēc es domāju, ka konkurences likuma pārkāpums tas gluži nebūs. Tad es gribēju sākt, man būs īsāka prezentācija nekā Kasparam, bet es gribēju pajautāt klātesošiem, cik daudziem no jums ir bijusi kaut kāda pieredze strādāt ar nebanku aizdevējiem. Varbūt varat te iespēju pacelt roku virtuāli. Varbūt kāds var pacelt roku, kurš ir iepriekš strādājis ar nebanku aizdevējiem. Arturs, Mihails, Kristaps. Ir daži. Es zinu, vēl dažiem ir, bet viņi neceļ rokas. Viņi kautrējās. Es zinu, ka Latvijā ir tā stigma, kad negribās atzīties, ka viņi ir kaut kur ārpus bankām. Tas vairāk ir privātpersonām, bet arī uz uzņēmumiem ir tā, ka daudzas bankas, kad redz, kad klients ir kreditējies kaut kur ārpus bankām, uzreiz skatās tā bišķi sliktāk. Bet jāsaprot arī, ka nebanku kreditētāji viņi ir dažādi. Es pārstāvu Novative Finance, bet ir nebanku kreditētāji, kas ir ātrāki, ir lēnāki, ir dārgāki, ir lētāki, bet visus nebanku kreditētājus pa lielam apvienot tas, ka viņi finansē
aizdevums savādāk nekā bankas, jo bankas lielākoties finansē aizdevums no uzkrājumiem, no cilvēku ieguldījumiem, bet nebanku kreditētāji viņi finansē vairāk no vai nu privātiem investoriem, vai nu institucionāliem investoriem, vai nu arī no pūļu finansēšanas. Tas tāds galvenais atšķirības aspekts. Un tad, jā, kas ir nebanku aizdevums? Tas ir aizdevums, kas ir paredzēts klientiem, kuriem bankas varbūt nav gluži piemērotākais risinājums, vai arī altums. Un tad ir vairākas situācijas, kuros nebanku kreditētājs ir vairāk piemērotāks nekā banku kreditētājs. Tad pirmais ir, ja nepieciešama mazāk vai elastīgāka finansējuma summa, bieži vien bankas negrib skatīties uz maziem uzņēmumiem vai uz mazām summām. Jā, bankām ir viņu birokrātiskie papīri, viņiem visi tie KYC, AML prasības ir jāievēro daudz striktāk nekā nebanku kreditētājiem, tāpēc viņiem nav izdevīgi bieži vien skatīties uz mazākiem aizdevumiem vai uz mazākām summām. Tāpēc, jā, tādos brīžos nebanku kreditētāji, kuri daudz labāk jūtās un kuriem daudz vieglāk tie procesi ir, viņi daudz labāk var piedāvāt šos mazākos kredītus. Tad otrs aspekts ir, ka nav pietiekami liels finanšu kapitāla līmenis, banku kritēriji uzdevuma izvērtēšanā ir daudz striktāki nekā nebanku kreditētājiem. Ja banka redzēs kādu dzelteno vai pat oranžo karodziņu, tad viņi var uzreiz pateikt nē, ka tas nav mūsu riska politikā, bet nebanku kreditētāji, viņi ir tādā nišā, ka viņi ir spiesti pievērt acis bieži vien. Piemēram, uzņēmumam ir vīdi parāds, viņš ir grafikā, labi, mēs varam strādāt, mēs varam mierīgi viņam piešķirt visu aizdevumu. Vai redzam, ka īpašniekam ir bijuši iepriekš likvidēti uzņēmumi, tas bija varbūt 5 gadus atpakaļ, tur bija citādi apstākļi, bet šis uzņēmums ilgstoši labi strādā. Jā, uz to mēs varam pievērt acis, tāpēc, jā, bankām viņiem ir strikti tie debt to service, equity to assets, net debt to EBITDA un citi kritēriji, kas viņiem ierobežo, bet nebanku kreditētājiem ir daudz vieglāk tie nosacījumi, un arī nebanku kreditētāji ir dažādi. Ir kreditētāji, kuri ļoti pievēr acis uz visādiem finanšu aspektiem, bet viņi arī ir dārgāki. Un ir kreditētāji, kuri ir ļoti skruplozi un skatās ļoti dziļi, bet uzreiz viņi ir lētāki. Tāpēc ar nebanku kreditētājiem iespēja atrast savu piemērotāko opciju šajā spektrā. Jā, tad vēl viens aspekts ir nodrošinājums. Bankām ļoti patīk ņemt nodrošinājumu. Ir dzirdēt daudz gadījumi, kad bankas tur paņem ķīlā iekārtas, nekustamo transporta līdzekļus un tādu vēl tālāk ar to vērtību pret aizdevumu, kur ir kaut kādi 10%, kur viņi varētu nosekt tavu ķīlu entās reizes to kredītu, kas no vienas puses arī ierobežo uzņēmumu iespējas paņemt vēl kaut ko citur papildus aizdevumu. Bet nebanku kreditētāji, viņi tādā ziņā ir daudz fleksiblāki. Piemēram, mēs lielākoties mums vispār nav nekāda nodrošinājuma bez privātā galvojuma, nekādu ķīlu, nekādu nekustamo īpašumu. Bet, jā, ir citi arī aizdevēji tirgu nebanku, kuri arī neskatās uz ķīlu, viņi var mierīgi bez ķīles, tikai ar galvojumu iedot. Ir kreditētāji, kur strādā tikai ar ķīlu, lauksaimniecības tehniku, meža tehniku un tā tālāk. Bet jā, arī tie vērtības pret kredītu ir daudz klientiem draudzīgāks nebanku aspektā nekā bankām. Jā, tad vēl viens aspekts ir, ja nepieciešams finansējums ļoti ātri. Ir bijis gadījums, kad banka mēģina refinansēt citu banku un tas aizņem pusgadu. Tad pienāk kārta nebanku kreditētājiem, kurš visu procesu atrisina 2 nedēļu laikā. Jā, tāpēc nebanku kreditētājiem, kā es iepriekš minēju, viņiem tas prasības ir mazākas regulatorās, un tāpēc viņi daudz vieglāk var darboties, un viņi var ātrāk piesaistīt to finansējumu, ātrāk nodrošināt. Es domāju, ka klientam, piemēram, ir nepieciešams, viņš redz, piemēram, SSA vai Maskusā sludinājumu tehnikai, un tas sludinājums ir publiski pieejams. Tas nozīmē, ka tā tehnika var pazust jebkurā brīdī. Viņam ir daudz izdevīgāk iet pie nebanku finansētāja, jo tas nebanku finansētājs varēs uzreiz pateikt, es šodien varu tev iedot lēmumu, rīt vai pat šodien jau nauda būs tavā kontā. Un tas uzreiz nodrošinās to, ka klients
tieši dabūs to tehniku, ko viņš gribēja. Bankā varētu būt situācija, kad, atsūti datus, mums nākamnedēļ ir komiteja, un tad pēc vēl nedēļas, kamēr visas anketas, visas politikas ir izpildītas, tad tikai būs jau nauda kontā, bet tad tikpat labi var arī būt tā, ka tā iekārta jau ir iegādāta un pazudus no tā sludinājuma. Tāpēc, nebanka kreditētāji, viņi daudz ātrāk var darboties un nodrošināt to finansējumu daudz ātrākā laikā. Jā. Tad vēl viena aspekta, kur nebanka kreditētāji var palīdzēt, ir, ja uzņēmumam ir vērojama sezonalitāte. Piemēram, tas ir ļoti izteikts lauksaimniecības uzņēmumiem, vai arī, piemēram, turismu uzņēmumiem, meža saimniecībām un tā tālāk, kur naudas plūsma nav varbūt konkrēti uz visu gadu sadalīta, bet, piemēram, ir tikai ziemas sezonā vai tikai rudens sezonā vai tieši vasarā, tad nebanka kreditētāji, viņi spiesti būt daudz fleksiblāki, daudz pretimnākošāki klientiem nekā bankas, un tad nebanka kreditētāji var pielāgot tos grafikus, kā klientam ir nepieciešams. Ir bijuši gadījumi, kad nebanka kreditētājs piešķir klientam aizdevumu ar grafiku, kad 1 mēnesi ir pamatsumma, 2 mēnešus ir procenti, 2 mēnešus ir pamatsumma, tad atkal 3 mēneši ir procenti. Galvenais, lai tas grafiks ir loģisks, lai tam ir pamatojums, kāpēc tieši tāds grafiks, bet nebanka kreditētāji var daudz fleksiblāki būt pret to grafiku piešķiršanu. Tad arī nebanka kreditētāji var palīdzēt nestandarta situācijās, tajā pašā bridge financingā, jeb tiltu finansējumā, kad klientam varbūt ir kāds nekustamā īpašuma projekts, gribas jau sākt būvniecības darbus tagad, bet gaida kaut kādas atļaujas, un bez tām atļaujām bankas negrib piešķirt finansējumu, bet gribas varbūt tūlīt jau būs ziema un būs grūtāk, piemēram, darīt konkrētus darbus, tāpēc nebanka kreditētāji var nākt palīgā un palīdzēt nestandarta situācijās, kur bankas varbūt būs ilgākas un prasīs papildus risinājumus. Kā es iepriekš minēju, nebanka kreditētāji, viņi var pielāgot maksājuma grafikus daudz labāk nekā bankas. Es nevaru teikt par visiem nebanka kreditētājiem, bet daudz, viņi cenšas pielāgoties klientiem. Un kopumā nebanka kreditētāji, tāpēc, ka tā niša ir diezgan pārpildīta ar daudziem kreditētājiem, nebanka kreditētāji cenšas būt ļoti klientiem pretimnākoši. Jo bankas, īpaši lielās 4 bankas, viņas var atļauties uz to, ka klienti tāpat nāks pie viņām, un viņi varēs mierīgi finansēt viņus un izsniegt tos kredītus. Bet nebanka kreditētājiem ir gandrīz vai jācīnās, jākaujās par katru klientu, tāpēc viņi cenšas būt pretimnākoši, uz klientiem vērsti, varbūt pievērt acis uz kaut kādiem dzeltenajiem, oranžajiem karodziņiem, censties palīdzēt ar grafikiem, censties palīdzēt ar risinājumiem un vienkārši būt vairāk uz klientiem vērsti. Nebanka kreditētāji ir dārgāk nekā bankas, bet mēs arī esam ātrāki, un kā es iepriekš minēju, ir dažādi nebanka kreditētāji, un var vienmēr atrast tajā radiusā kreditētājs no spektrā. Var atrast no dārgākiem, bet lēnākiem, bet ne dārgākiem ātrākiem vai lēnākiem, bet lētākiem. Tāpēc, es iesaku visiem pamēģināt izpētīt tos nebanka kreditētājus un saprast, varbūt ir tiešām kāds, kurš var palīdzēt tieši viņa konkrētajā risinājumā. Ok, super. Paldies, Severīn. Un tagad, es zinu, ka mums ir jautājumi. Zinu, Mihail, varbūt tev ir jautājumi. Mihails ir šeit, nav šeit? Vai ieslēdz? Esmu šeit, bet man īstenībā nav jautājumu, jo lielākā daļa diskusijas te bija par, lielākā daļa prezentācija bija par kredīt nozarēm, par kredīt instrumentiem, kurus nekustamas īpašumas īstenībā nelieto, kā faktoringu tādu, Tātad man īsti uz doto brīdi nav jautājumu, bet es vēl padomāšu. Labi, bet ko tu saprati no tava nots puses? Tu paklausies. Kāda ir tavs uzskats par finansēšanu Latvijā?
Godīgi, bet tikai godīgi. Nu, man īstenībā nav ar ko salīdzināt. Jo esmu strādājis citās valstīs, bet neesmu finansējis tur neko pagaidām. Bet izskatās, kā instrumenti ir. Tomēr vismaz man nebija tādas lielas pieredzes ne ar bridge finansēšanu, ne ar. Es parasti ņemu kredītus attīstībai, nekustamo īpašumu attīstīšanai un vai no bankām, vai no nebanku sektora. Tad man, nezinu, nevaru spriest tā. Okay. Labi. Varbūt kam ir kādi jautājumi, ko mēs varētu padiskutēt, parunāt? Ja ir, slēdz iekšā kameru, mikrofonu un droši varam. Kamēr vēl kāds domā, varbūt Agri, Evita, čau jums, mums ir mūsu forši kolēģi no Smego, arī finanšu iestāde, negaidīgi pieslēdzās, un šodien tās labs sessions sanāk. Varbūt jums ir ko arī piebilst klāt par ko finansēšanas mītiem, lai mums kā uzņēmējiem ir labāka sapratne vispār, ko darīt, kuros brīžos un kā rīkoties. Čau, jā. Kāpēc negaidīt? Atnāca ēpasts ar uzaicinājumu uz webināru. Jā. Es domāju, kopumā diezgan globālu ainu ieskicēja gan Severīns, gan Kaspars. Protams, faktorings, jā, tā ir bišķiņ cita opera. Tas ir sarežģīti, daudziem nepatīk, gan piegādātājiem, gan pircējiem. Un arī tas, ka varbūt līdz galam nevarētu piekrist, ka var teikt, ka tu pārdod to prasījumu, jo, ja tur tiešām noiet kaut kas greizi, tu īsti viņu nepārdod, vai ne? Tas nav kā es pārdevu tev, un man vairs tas neinteresē. Bet kopumā, es teiktu, ka Latvijā tas nebanku sektors ir mega labi attīstīts. Tur ir visādi produkti, pa industrijām konkrētām, pa ķīlas, bezķīlas, termiņi, summas, tā kā noteikti tieši caur oferta, tāpēc jau jūs esat, ja, lai salīdzinātu, cik tur 20, 30 nebanceniekus, cik tur bankas, un tāpēc, lai klients atrast to labāko. Jā, to mēs darām. Paldies, tev, Agri. Mums bija vēl jautājums iesūtīts, vai ir iespējams uzsākt biznesu bez aizdevuma. Un otrs jautājums bija, vai ir iespējams uzsākt biznesu un paņemt kredītu, kad nav nekāds nodrošinājums. Mums bija tādi divi jautājumi iesūtīti, kurš grib atbildēt. Es domāju, es varu atbildēt. Es neredzu tos jautājumus. Viņi bija iepriekš, kad cilvēki reģistrējās un sūtīja mums jautājumus anketās. Vai iespējams atvērt biznesu bez aizdevuma? Jā, Altumam ir programmas, kas palīdz. Var pieteikties LIA, tur arī ir visādi granti, visādas programmas. Man liekas, ideja kaus arī viena tāda bija, ka tu prezentē ideju, un tu saņem to finansējumu uzņēmumu attīstībai. Var no privātiem līdzekļiem. Bieži vien, ja tev ir varbūt pašam privāti kaut kāds nekustamais īpašums vai kustamā manta, var viņu ieķīlāt, un tad saņemt starta kapitāla aizdevumam, lai uzņēmumu attīstībai. Vairākas opcijas ir, bet bieži vien varbūt nav obligāti jāsāk domāt par aizdevumu, par ārēju finansējumu, kad tu sāc attīstīt biznesu. Bieži vien ir redzēts, ka uzņēmumi ir tikko sākuši darboties, paņēmuši daudz dārgus kredītus, un bieži vien, tāpēc, ka uzņēmumi ir jauni, viņiem tie kredīti ir vēl dārgāki, un tas procentu maksājums noēda visu peļņu un uzreiz limitē uzņēmumu attīstību. Tāpēc nevienmēr maziem uzņēmumiem ir labi ņemt kredītus. Tāpēc dažreiz vajag vienkārši varbūt piebremzēt to izaugsmi. Es nesaku visos gadījumos, bet dažreiz. Piebremzēt to izaugsmi, ļaut viņai augt organiski un vienkārši apsvērt visas tās iespējas un neņemt kredītu par katru cenu,
īpaši ņemot vērā, ka viņš būs super dārgs. Un kāds bija otrs jautājums? Jā, otrs jautājums bija, piemēram, man ir bizness, man strādā viss, bet man nav nekāds nodrošinājums, vai es negribu dot nodrošinājumu. Ko es varu pie tevīm dabūt? Tas pats jautājums būs Kasparam un arī tur Agram ar Evitu. Ja man ir uzņēmums, bet nav nodrošinājums vispār, ko es varu dabūt. Jā, varbūt tas Evits varētu pirmās atbildēt. Pie mums, mēs Novitī strādājam ar Eiropas garantijām, tāpēc mums ar Eiropas garantijām vispār nevar ņemt nekādu nodrošinājumu, nekāds ķīls, hipotēkas nekādas nevar likt. Tāpēc, jā, mums tas galvenais produkts tieši ir aizdevums bez nodrošinājuma, tikai privātu galvojumu. Tāpēc, jā, ja uzņēmumu īpašniekam vai uzņēmumu pašam nav nekāda pamatlīdzekļu, tad mēs droši varam izskatīt. Es zinu, ka ir citi konkurenti, nebanku tirgu, kur arī strādā ar tam pašam Eiropas garantijām. Ir citi, kas strādā ar automu garantijām, kuriem arī līdzīgs princips, ka, manuprāt, ka nevarēja ņemt papildus nodrošinājumu. Bet ir arī daudzi aizdevēji, arī mēs Novitī, mēs izskatām aizdevumus bez Eiropas garantijām, bet arī bez nekāda nodrošinājuma. Tāpēc, ka nebanku sektors ir daudz piepildītāks ar spēlētājiem, un viņi ir spiesti, kā es teicu, cīnīties par katru klientu, viņi arī daudz vairāk ir motivēti piedāvāt labāko risinājumu, varbūt, pat ja klientam nav ko ieķīlāt, uzreiz piedāvāt kaut kādu finansējumu. Pat ja tā summa varbūt nebūs tā lielākā, bet tomēr viņi uzreiz nesarežģīs klientam dzīvi un neriskēs klients ar saviem pamatlīdzekļiem. Ok, paldies. Kaspar, pie tevīm taču nevajag nodrošināt. Tev ir rēķins un viss. Nē, mums nevajag nodrošinājumu, mums ir rēķins un mēs jau drošinām vai nu pašu klientu vai arī viņa debitors. Un nekāds galvojums arī nevajag, vienkārši rēķins. Galvojumus mēs ņemam iepirkuma faktoringā. Jo tur atbildīgs ir par šo te finansējumu pats klients. Un klasiskajā faktoringa gadījumā mēs atsevišķos gadījumos ņemam privātu galvojumu. Labi, paldies. Agri, kā jums? Vai var bez nodrošinājuma kaut ko paņemt? Būtībā ļoti līdzīgi abiem diviem. Jums ir gan faktorings, gan EIF garantijas. Restīvi tas pats, kas Novitī līdz 50 EIF mikro garantiju. Tur tieši tā nedrīkst neko ņemt papildus. Ar vienkāršu aizdevumu bez galvojuma, bez nodrošinājuma kaut kādos izņēmumu gadījumos, bet pārsvarā nē, mēs to darījām 5-6 gadus. Rezultāti nav iepriecinoši, teiksim tā, katrs ceturtais varbūt mazais vienkārši neatdod un pēc tam pazūd ar galiem. Un tā visa sakarā būtībā galvojums praktiski gandrīz vienmēr ar ļoti atsevišķiem izņēmumiem arī ņemam. Jo mums kleistu prezidents, nezinu tās, viens ir kleistu prezidents, mums no kleistiem viņš uzrakstīja, vai privāts galvojums ir nepieciešams vienmēr. Tad atbild, laikam, viņš ir vienmēr nepieciešams. Varbūt ne vienmēr, tas pats arī faktoringā un aizdevumos. Ir izņēmumi, kad nevajag, ja uzņēmums tiešām ir finansiāli stiprs, stabils, ar labu reputāciju UTT, bet pārsvarā gadījumu mazajam vidējam sektoram, kurš tur aug tas uzņēmums, droši vien visi domā, ka tu jau nedod tam uzņēmumam kā tādam, tu nedod aizdevumu bilancē, bet dod aizdevumu tam cilvēkam, kas to uzņēmumu vada, vai viņam ir kaut kāda privāta atbildība arī par to visu. Ok, labi. Es vēl arī piebildīšu, ka vismaz mūsu ieskatā, ja uzņēmums ir gatavs dot ķīlu, vai tas nekustamais vai tā kustamā manta, tad mēs arī varam skatīties to, ka nav tā privātā galvojuma. Ja tev ir viens nodrošinājuma veids, tad nav vajadzības pēc tā privātā galvojuma. Ok. Mums bija viens jautājums iesūtīts no Ērika. Viņš ar veselības nozarē strādā. Viņš uzdod jautājumu, viņš strādā bez kredītiem, un viņš raksta, es gribu iemācīties vispār strādāt ar kredītu kā tādu. Bet, ar ko viņa vajadzētu sākt? Kā jums šķiet? Kas būtu pirmais solis? Aiziet uz konsultāciju pie tevis. Labi, viņš aiziet pie manīm, bet jūsu mindsets, jūs ikdienā kreditēt biznesu, kas ir tas, ko jūs darat uzreiz? Kas ir mindsets, ko jūs sakat? Te ir jautājums, vai to kredītu vajag vispār. Tas ir pirmais plāni izaugsmes tādi, ko var sasniegt ātrāk ar kredītu, tad ar to var sākt domāt. Bet, ja ir stabils uzņēmums, kaut savu nišu ir izvēlējies, neplāno augt, varbūt tad mums to kredītu nevajag. Jā.
Tātad pirmais jautājums ir saprast, vispār, priekš kam tev viņš vajadzīgs un ko viņš tev dod. Ja tev uzcenojums, marža pietiekami laba, vai tev pasūtījums, ko tu gribi tur, un tev nepietiek līdzekļi. Tā kā saprast to vajadzību, vienkārši neiet pēc kredīta tāpat. Zin kā, man jau liekas, ka jebkuram uzņēmumam pienāk brīdis, kad viņiem ir vajadzīgs šis ārējā nauda, lai attīstītu uzņēmumu tālāk, vai izvestu nākamajā līmenī, zin kā, atkarībā laikam vairāk no tā, ko uzņēmējs pats vēlas. Ja ir viena, kam palai patīk, tas viņa tas komforta līmenis, ja, un ir tādi, kas ir mūžīgi izsalkušie, ja, kuriem vajag iet tālāk attīstīties, un tad šajā gadījumā, man liekas, tur bez piesaistītā kapitāla tas ir krietni sarežģītāk. Jo tā ir matemātika un emocijas. Matemātika ir ļoti konkrēta, tev ir uzcenojums un tev ir naudas izmaksa, un tad tu saliec kopā, un tu tos riskus izvērtē. Jā, ir jēga vai nav jēga. Jo, zinām, piemēram, mūsu gadījumā mēs īsti baigi nav tā, kas mēģinām baigi klientus paši uzrunāt. No tā viedokļa, ka mēs necenšamies iepārdot un pierunāt viņus uz faktoringu. Ja, jo mums, principā, tā, ja runājam par to pašu, ja mūsu mindset un tam līdzīgi, mēs neskatāmies uz šīm te kā attiecībām kā finansētājs un klients, mēs skatāmies uz to vairāk kā uz partnerattiecībām. Ja, jo mēs, faktoringi, tā ir tā lielākā, laikam, viena no būtiskākām atšķirībām no vispār no finansēšanas produktiem, ka tu ar to klientu sēdi vienā laivā. Ja, nosīt, ja tev ja tur ir debitors nesamaksā vai vēl kaut kas, tad jūs kopīstiski cenšaties risināt šīs te problēmas ar debitoru. Ja, un tāpēc mēs arī negribās būt tādā situācijā, ka tu esi uzspiedis to faktoringu, iepārdevis, pārliecinājis, jā, kaut kas noiet greizi, un tad pēc tam ir, kad no serijas, bet man nevajadzēja, jā, un jūs tur piespiedāt. Loģiski, ka zīgā nevienu tu jau nevari piespiest un tam līdzīgi, bet kopumā jau ir tā, ka tev ir, ka tas, ka jūs kopistiski šajā visā iekšā. Jā, un es tev pilnībā piekrītu, un es gribētu pateikt šeit konkrēti uzņēmēji visiem, ka mums ir 55 finanšu partneri, un lielākā daļa, 98% tiešām viņi peld vienā laivā ar klientu, viņi domā, kā var palīdzēt. 100 punkti. Gan Novitī par to domā ikdienā, gan Smego, un arī kas par jūs un pārējie. Es zinu, ka vienmēr jūs domājat, ok, tiekamies, runājam, meklējam risinājumu. Ko mēs varam izdarīt? Jo līgumos ir termiņi, ja, pēc kura termiņa jau savu durvis aizvarās un tev nodot tiesu izpildītājiem. Un arī tad, ja ir vēlme un iespēja, var tikties, runāt un meklēt risinājumus. Un, ja klients grib, un mēs arī tur iesaistamies un palīdzam, tad var rast risinājumu. Vienmēr var rast risinājumu. Un te ir pierādījums tam, ka klienti ar finanšu iestādēm viņi vienā laivā. Tad bankas pelna no komisijām un no procentiem no kredītiem. Un bankas nevar pelnīt bez klientiem. Fakts. Jā, viņi var pelnīt no kontiem, bet bez kredītiem nevar izdzīvot. Visa pasaule banku sistēma dzīvo uz kredītiem. Puse no visiem reviņu bankām nāk no kredītiem, no procentu ieņēmējiem. Tā kā banķieri nevar dzīvot bez uzņēmējiem. Jā. Un pēc mēs visi peldam vienā laivā, un arī tie finansētāji, kuriem ir ļoti drakoniski procenti, jūs zināt, par ko mēs runājam, un viņiem stingri līguma nosacījumi, un uzņēmēji raud un saka, es tur nevaru tikt ārā. Arī tad, tā kā, ja visu pareizi izdara, arī tad var tikt ārā, vienkārši var lielāku pacietību vajag un nevajag pēc tam uz tiem pašiem grābekļiem otru reizi iet, jo, ir jālasa līgumi. Un te ir vēl viens tās moments, ko es visiem uzņēmējiem, klientiem silti iesaku, lasiet tos līgumus. Ok, negrib maksāt juristam, iemet GPT un pasaki, kādi ir tie top riski, kādi man tur būs. Jo, zin kā, mums arī nāk, un klients saka, ļaujies, es tādu līgumu parakstīju, es vairs neko nevaru izdarīt, ai. Tā kā lasām līgumus. Severīn? Jā, es gribēju piepilst par tiem lasiem līgumus. Jā, tā ir ļoti svarīgs aspekts, jo es arī esmu redzējis konkurentu līgumus, es ne tos, kas ir šeit klātesoši, bet citu dārgāk kreditētā līgumus. Un ir redzēts, ka viņi izmanto to principu, ka paņem to procentu likmi, nevis ieliek gada procentu, bet ieliek dienas procentu. Un, kad tu redzi, piemēram, 0,08% dienā,
neliekas tik daudz, varbūt tu redzi tās 2 nulles, ir ok, bet tu sareizi 365 un saproti, ka tas jau tuvāk 30% gadā ir. Tā kā jā, tas ir svarīgi, un arī ir svarīgi skatīties par to, pievērst uzmanību, cik dienas tu drīksti kavēt. Jo ir aizdevēji, kuri jau, ja tu vienu darba dienu kavē, viņi jau var iet uz piedziņu, viņiem ir notariāli akti, uzreiz tur var būt ļoti slikti kompānijai, iesaldēt konti, zaināt tiesu izpildītājiem un tā tālāk. Ir citi aizdevēji, piemēram, mēs Novitī, mēs dodam 10 dienas, kad klients var kavēt, nav nekādas soda naudas, jo mēs cenšamies jābūt vērsti uz klientiem, lai klienti pēc tam nāk atpakaļ. Es nezināšu par SMI, bet jā, ir svarīgi pievērst tam uzmanību, kad skatās, cik dienas tu drīkst kavēt, un kāda tā procentu likme reāli gadā. Jo tas, ka tev ir 0,08% dienā, tas nenozīmē, ka tas ir labs darījums. Jā. Un vienlaicīgi, ja tev uzcenums atļauj maksāt, un tu esi aprēķinājis, tev ir izdevīgi, un tev pilnībā apmierina visi tie nosacījumi, why not? Bet atceries to, ka tur ir kaut kur lētāk un lielāka nauda. Īstermiņa finansējums, tas ir īstermiņa risinājums. Ok, labi, mēs padrusni sākam finišēt, mums palika pēdējās 5 minūtes. Tā kā jā, varbūt varam tādu finālu uztaisīt kaut kādu vienu padomu uzņēmējiem pateikt, ko darīt, lai viņam dzīve labāk no savas skatu punkta. Tas varbūt jebkas. Jā, varbūt kas, par ko tu domā? Mēs tam nedzirdam. Arī kas bija jautājums? Ko pēdējais, ko gribi pateikt? Novēlēt, pateikt kaut kas? Faktoringa nākt pie mums. Mēs nepārdodam webinārā. Mēs nepārdodam. Bet, ja nopietni, tad, ja ir problēmas ar mūsdienas problēmas apgrozāmiem līdzekļiem, kļūst aizvien mazāk tieši dēļ tādiem kā MySconnect faktors un dēļ SMIGO. Jā, jo šis ir pieejams un uzņēmējiem citais ir vērts izmantot faktoringu tikai viena iemesla dēļ, jo mēs pārbaudām jūsu debitorus. Un mēs pārbaudām, cik šis jums darījums var būt reāls vai cik viņš var būt arī krāpniecisks. Tāpēc šis ir kaut vai viens no iemesliem, kāpēc ir vērts izmantot faktoringu. Vai arī vienkārši pie apdrošinātāja paprasīt, pārbaudīt limitu. Apdrošinātāja pārbaudīs limitu, bet un limitu iedos arī, kas būs krāpniecīgai. Jā, tas fakts. Ok, labi. Severīna? Es ieteiktu klientiem, vispār uzņēmējiem Latvijā vairāk iedziļināties finansējumā, vairāk būt atvērtiem konsultēties, varbūt, ja ir lielāka summa, aizbraukt pie tā vai nu brokera vai pie kreditētāja, parunāties, izrunāt visus jautājumus, izrunāt visas raizes un nebūt bailīgiem iedziļināties, uzdot papildus jautājumus. Varbūt ir stulbi jautājumi, bet tomēr tie jautājumi var palīdzēt. Un vienkārši būt gataviem arī riskēt dažbrīd, bet tomēr izdarot savu due diligence, izpētot visu ko var izpētīt. Paldies, Severīna. Agri? Jā. Evit, mēs tev nedzirdam. Nedzirdam. Tagad? Nedzirdam. Neko, tad es biju tas vietā. Droši vien, pirmkārt, saprast un sekot līdzi, saprot, ka droši vien lielāka daļa nevar algot finanšu direktorus un tā tālāk, tāpēc ir tie konsultanti, bet tiešām iedziļināties un parēķināt. Un droši vien arī pie kaut kādām attīstībām parēķināt gan to optimālo scenāriju, gan to sliktāko scenāriju un, protams, lasīt līgumus un tā tālāk. Bet galvenais ir rēķināt un saprast, kas tiek darīts, jo bieži vien tiek kaut kas pagrābts ātri un ne tas, ko vajag, kas ir būtībā šī webināra topiks, no kāpēc tam ir grūti izlīst ārā un tad
Un tad, ja jau ir nonācis tik tālu, tad vislielākais ieteikums ir nāciet un runājiet ar kreditētājiem, nevis pazūdiet. Tas ir absolūti sliktākais, kas var notikt, jo tieši tā visi grib atrast risinājumu un palīdzēt. Paldies, Agri. No savas puses gribētu vairākas lietas novēlēt un pateikt, viens uzņēmējiem rēķinat, kā Agris teica, rēķinat līdzi savam biznesam. Ja es jums uzzvanu sestdien 5 no rīta, jūs pacēt klausu, jums jāspēj atbildēt, kāda jums ir marža, kāds uzcenojums, cik naudas kontā, kāda kapitalizācija un kāds ir cash flows nākamajam mēnesim. Ja tu nevari uz to atbildēt, tad jāpastrādā, jo tas, kas ir izmērāms, ir uzlabojums. Un, ja tu nezini, kāds ir uzcenojums, tad visticamāk, tu trāpīsies kaut kādās lamatās. Tā kā savi cipari ir jāzina, un tas ir fakts. Un, tas ir pirmais, ko es ieteiktu. Otrs, es ieteiktu būt godīgam pret sevi un uzdot jautājumu, ko es gribu no savu biznesu. Es gribu augt, attīstīties, vairāk pelnīt. Tā ir viena stratēģija, vai otra stratēģija. Man pietiek ar to, kas man ir. Man ir tur 500 hektāri, es viņus tur apstrādāju, man savu tehniku, es pelnu tur x tūkstoši gadā, un man vairs neko nevajag. Un tikai izvēlēties savu stratēģiju un izjūt no stratēģijas, no vajadzības, tev piemeklē sev to finansējumu, kurš tev ir vajadzīgs. Tas ir 2. Un 3. nāk runā pie mums, uzzvan savus bankas menedžeriem, pārnā ar citiem uzņēmējiem, kas jau izmanto šobrīd kredītu, lai izaugtu, lai attīstītos. Iegūst vairāk informācijas, kas tas ir un kā tas strādā. Jo visvairāk mēs jau baidamies no kā? No tā, no kā mēs nezinām. Neziņas dzīvo, tā kā bailes dzīvo neziņā. Tāpēc pirmais solis ir izpētīt, saprast, kas tas ir, kā tas strādā. Jo vienīgais, kas jau zaudē, ir tu zaudēji sevi, tu zaudēji savu nākotni, savas iespējas attīstīties. Jo, ja tu to neizdarīsi, tad kāds cits konkurents to izdarīs. Viņš paņems, piesaistīs investoru, piesaistīs kredītu, nopirks to rūpnīcu, attīstīs un beigās viņš vinnēs, tāpēc, ka viņš gudri izmanto finansējumu. Tāpēc es visiem novēlu vienmēr iet un runāt, attīstīties, vairāk pelnīt un attīstīt savu biznesu. Tā kā visiem paldies liels, paldies Kaspar, par Severinu un Agru Nevīt, ka bijāt ar mums. Paldies visiem, kas piedalījās. Un jā, visiem novēlu foršu dienu, mums būs ieraksts, pēc tam nosūtīsim linkā un būs pieejams. Tā kā paldies visiem, lai foršu dienu. Veiksmīgi. Paldies, jā.